Tikpat garu ceļu kā pēc svecītēm rotāto goda aleju Jaugavas pilī šie pāri soļojuši daudzus gadu desmitus, un to laikā izveidojusies īsta stipra ģimene. Vai toreiz, kad jūs 45 gadus atpakaļ laulājāties, jūs bijāt pārliecināti, ka jūs šo brīdi sagaidīsiet? Man liekas, ka jaunībā par to nedomā. Jā, protams. Un tas liekas tik tālu, tas liekas tik daudz. Jaunībā tas liekas pārāk daudz. Un šobrīd? Tas ir viens mirklis. Šādas ģimenes adventa laikā Jaugavas novadā tiek godināts jau 4. reizi, un šogad sanākusi īsta dārgakmeņu buķete. Šī valdā dziesma skan, valdars debesis kāpījās, tikai tu un vairs neviens. Tā vairs nav tikai vienkārši plika mīlestība, tā ir viss kopā, kādēļ viņi ir nodzīvojuši 25, 35, 40, 50 un viens pāris mums šogad ir, kas kopā ir 65 gadus. Uz svinīgo ceremoniju gan metāla kāzu svinētāji nebija varējuši ierasties, tomēr līdzīgi kā citi, arī viņi par savas ģimenes pamatu sauc kuplu bērnu un mazbērnu pulciņu, un vēl tik ilgus gadus kopā dzīvojot, neiztikt bez sapratnes un pielāgošanās, īpaši brīžos, kad spalvas iet pa gaisu. Ir pat bijis, kad es esmu bijis spiests liet ūdensgāzi uz galvas virsū, lai citādāk nevarēja tikt galā. Un tas arī pieder pie stipras ģimenes pamatiem? Bet droši vien jau. Bet droši vien. Noteikti jau, jā. Ņiprijai latgalietei un nosvērtajam kursemniekam ir vēl kāda ilgas kopā būšanas recepte, kas nu jau pūrā nodota arī precētajiem bērniem. Precētajām meitām mēs teicām tā: lūdzu, iemīlieties katrs ik pēc 5 gadiem. Pa jaunam iemīlieties viens otrā. Jūs tā izdarījāt? Laikam jau. Dēliem neko vēl neteicām. Lai dzīvo, lai skatās uz vecākiem. Ņem piemēru. Varbūt ne visur, bet lai ņem piemēru. Ka var izšķendēties, var apgriezties, var uzreiz sabučoties. Un tā var? Vai uzreiz? Jā, uzreiz. Un tagad? Jā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.